Labdieniņa visiem! Šodien gribās uztaisīt tādu drusciņu iedvesmojošu video, atkal pastāstīt par lietām, kas jums varbūt ir zināmas, bet tā kā piemirsušās, vai varbūt kādam tas ir kaut kas jauns. Tātad aiziet. Sāksim ar to, ka mūsu prātos dzīvo tāds kā stāstītājs, tā ir mūsu prāta balss. Šī balss nepārtraukti runā un runā, bet mēs tikai visu laiku klausāmies un ticam ikvienam vārdam. Prāta balss nepārtraukti visu vērtē. Tā vērtē, ko mēs darām, ko mēs neesam padarījuši, ko jūtam vai ko nejūtam, un, protams, arī visu, ko dara citi cilvēki. Šī balss mums galvā visu laiku nepārtraukti kaut ko tenko un lielākoties stāsta melus. Mūsu prāts ar šiem meliem piesaista mūsu uzmanību, tāpēc mēs redzam vienīgi melus, un šī iemesla pēc mēs neredzam paradīzi, kas pastāv mums apkārt šajā vietā un laikā. Mums, cilvēkiem, nav ne mazākās nojausmas par to, kas mēs esam patiesībā. Mēs točna zinām, kas mēs neesam. Mēs radām pilnības tēlu, pilnības stāstu par to, kādiem mums vajadzētu būt, un līdz ar to veidojam maldīgu paštēlu. Šis tēls ir fakes, maldīgs, bet mēs šim ticam, un tad mēs izveidojam veselu melu struktūru, kas visu šo uztur. Visi cilvēki veido stāstus saskaņā ar savas pasaules uztveri. Kāpēc censties uzspiest savu stāstu citiem, ja viņiem tā nav patiesība? Tad, kad šo saproti, tad vairs nav vajadzība aizstāvēt savus uzskatus un nav svarīgi panākt savu taisnību vai pierādīt citu maldus. Uztver citus kā stāstniekus. Tu zini, ka viņi tic saviem uzskatiem, un tam nav nekāda sakara ar tevi. Cilvēkiem ir vajadzība visu aprakstīt, izskaidrot, uztvert to, bet, kad piedzīvojam patiesību, to nav iespējams aprakstīt ar vārdiem. Ik viens, kurš apgalvo, ka jā, tā ir patiesība, principā melo un pats to pat neapzinās. Mēs varam uztvert patiesību ar izjūtām, bet līdz ko cenšamies to paskaidrot ar vārdiem, tā sagrozām to, un tā vairs nav patiesība. Tas ir mūsu stāstījums. Tā ir projekcija, kas balstīta uz to, kas ir patiesība vienīgi mums, bet mēs tomēr mēģinām izteikt savu pieredzi vārdos, un tā ir ikviena cilvēka lielākā māksla. Vienkāršākais piemērs ir tas, ka, teiksim, ja tu esi mākslinieks, tad tu centīsies visu uztvert to paust ar mākslas palīdzību. Tava glezna varbūt neparāda visu tieši tā, kā tu to esi uztvēris, bet ir pietiekami līdzīga. Tas ir tāpat kā Picasso gleznotu tavu portretu, un tad, kad tu to ieraudzītu, ja tu teiktu, tas taču neesmu es, uz ko Picasso varētu atbildēt, ka tas esi tu, un tā viņš tevi redz. Pati pirmā programma, kad es neesmu pietiekoši labs, tiek ielikta bērnībā. Jo no mazotnes mamma tev apskaidro, kā viņa tevi redz, tad tēvs tev izskaidro citu versiju. Tam seko omes un opieteiktais, un tad jau pienāk skolas laiks, kur skolotājs pasaka, ka jums citīgi jāmācās, lai par kaut ko varētu kļūt, un tad tu saproti, ka visu laiku kaut kas trūkst, un šī programma ir palaista, un tā ir ļoti maldīga, jo katrs tevi redz savādāk, bet ko domā tu pats? Tas viss sāk ietekmēt visu apkārtējo pasauli, jo pat pa televizoru tev saka, kādas ir modes tendences, kā ir jāuzvedās. Un cilvēki ļoti cenšas kļūt par pareiziem veiksminiekiem, nevis tādiem, kādi viņi ir. Un tev par svarīgāko paliek izpatikt citu cilvēku viedoklim. Mēs piedzimstam patiesībā, bet uzaugam ticot meliem. Mēs iemācāmies iedalīt un vērtēt pareizs, nepareizs, labs, slikts,
skaists, neglīts. Mēs paši esam sev guru, paši esam sev varoņi. Es dalos ar tevi savās domās par dzīvi, bet nemācu tev dzīvot. Tā nav mana darīšana, tā ir tava darīšana. Es neesmu atklājusi vai izgudrojusi ko jaunu kā mākslinieks. Es vienkārši pārkārtoju to, kas jau pastāv. Tavs mērķis nav glābt pasauli. Tava vienīgā misija dzīvē ir būt laimīgam un viss. Tas ir tik vienkārši. Un vienīgais veids, kā tu to vari izdarīt, izveido savu dzīves stāstu tādu, kāds darīs tevi laimīgu. Tu nespēji kontrolēt to, kas notiek ap tevi, bet tu vari kontrolēt to, kā stāsti savu stāstu. Tu vari to stāstīt kā melodrāmu, nomāktu, skumju, vai uztvert šo stāstu bez drāmas. Veidojot priekšstatus un pēc tam tos uztverot personīgi, mēs sākam šajā pasaulē radīt elli. Cilvēki rada tik daudz problēmu, jo veido priekšstatus un tic, ka tie ir patiesība. Tas ir gandrīz visu mūsu konfliktu cēlonis. Apzināties nozīmē saprast, kas ir patiesība. Redzēt visu tādu, kāds tas ir, nevis tādu, kā mēs to vēlamies, lai attaisnotu to, kam jau ticam. Pirmkārt, izturieties pret sevi ar cieņu. Pasakiet savai balsī galvā, ka pienācis laiks vienam otru cienīt, un tad beigsies liela daļa sevis noraidīšanas un zudīs daudzi aizspriedumi. Tu piefiksēsi, ka smaidi un priecājas pat tad, ja esi viens pats, jo ja tu pats sev nepatīc, tu sevi ienīsti, tad iekšējais dialogs ir kā inde, un tad tāds veidojas arī iekšējais dialogs. Bet ja tu sevi cienīsi un mīlēsi, tad būs lieliski dialogi, un tu labi jutīsies, tāpēc uzlabosies arī attiecības ar apkārtējiem. Tikai jāatceras, viss vienmēr sākas ar sevi pašu. Kad mēs jūtamies slikti un esam pilni ar indi, mums rodas vajadzība no tās atbrīvoties. Tieši tāpēc daudzi jūs jūt vajadzību lamāties un atbrīvoties no visām emocijām, kas ir mūsu galvās. Pieņemiet sevi tādu, kāds jūs esat. Jums jāatbrīvojas no tā, kāpēc sevi atraidāt. Mīliet dzīvi un mīliet tik vienu dzīvības izpausmi bez piepūles, jo tas ir tik vienkārši kā ieelpot un izelpot. Mīlestību var izpaust un uzturēt jebkādā veidā, ne tikai elpojot, bet arī ēdot, izbaudot to. No sākuma tas var prasīt pie visām šīm lietām piedomāt, bet vēlāk tas jau kļūst par ieradumu. Vēl var paust mīlestību sazinoties ar citiem. Pat staigāšana, dejošana, strādāšana, dziedāšana, mazgāšanās, spēlēšanās. Jebkas kļūs par mīlestības iemiesojumu. Tu vairs nedomā, bet izjūti un izbaudi dzīvi, bet vai ir iespējams visu laiku būt laimīgam un nekad nebūt dusmīgam? Bet arī sadusmoties vai būt neapmierinātam, tas ir normāli. Jūs taču varat kaut kad būt neapmierināts, bet tas viss netiek ne pret vienu vērsts, jo nav jābūt neapmierinātam pret kādu, ja tajā mirklī mani kaut kas neapmierina vai jūtos noguris, neizgulējies. Es uzņemos atbildību par to, ko saku, bet neesmu atbildīgs par to, kā tu to saproti. Ja mēs pieļaujam, ka kāds mūs apvaino, tad tas ir tikai tāpēc, ka mēs to pieļaujam, jo izmantojam šos apvainojumus, lai sodītu sevi. Bet risinājums ir paiet nost un vairs to nepieļaut. Svarīgi ir izbaudīt laiku, kas mums atvēlēts šajā realitātē, un būt laimīgam, kamēr esi dzīvs. Cilvēks, kurš pēc avārijas attopas blakus savam ķermenim, redz sevi no malas, un tad viņus brīnumainā kārtā izglāb, un viņi var turpināt dzīvot. Šādi cilvēki sāk domāt savādāk un sāk dzīvot savādāk.
Ļaujiet vienkārši visam plūst un mainīties. Un tad, kad jūs pārstājat no dzīves pieprasīt neiespējamo un gaidīt kaut kādus brīnumus, tad ikviena situācija, cilvēks, vieta vai notikums kļūst ne tikai apmierinošs, bet viss paliek arī mierpilnāks un harmoniskāks. Nesakiet sev, davai, baudi mirkli, esi laimīgs, bet ļauj mirklim būt tādam, kāds tas ir. Ar to pilnībā pietiek. Ir brīži, kad visas atbildes un izskaidrojumi nepalīdz. Dzīve šķiet nesaprotama, vai arī kāds bēdās vēršas pie tevis pēc palīdzības, un tu nezini, ko darīt vai ko viņam teikt. Pieņemiet vienkārši, ka jūs nezināt un atmetiet centienu sameklēt kaut kādas atbildes ierobežotā domu prātā. Piemēram, invalīds vairāk nevar staigāt. Stāvoklis ir tāds, kāds tas ir. Pilnīgi iespējams, ka viņa prāts radīs stāstu par to, ka rekur šekur, mana dzīve ir nonākusi, ja, nu ir ratiņkrēsls, dzīve ar viņu ir izrīkojusies bārgi un netaisni, un viņš to nav pelnījis. Ļaušanās nāk tad, kad jūs pārstājat jautāt, kāpēc tas notiek ar mani. Katrā pat šķietam nepatīkamā un sāpīgā situācijā ir apslēpts dziļāks labums, un ikvienā nelaimē ir principā ielikta tāda kā žēlastības sēkla. Vēsturē vienmēr ir bijuši gan vīrieši, gan sievietes, kas lielas zaudējumus, slimības, ieslodzījumu vai nāves priekšā ir pieņēmuši šķietam nepieņemamo un tā radījuši savu šo mieru, kas sniedzas tālāk pār saprašanu. Tā paša suņa rotaļīgums un prieks, ja, pilnīgā mīlestība un gatavība svinēt dzīvi ikvienā tās mirklī ir spilgtā pretstatā ar suņa saimnieka iekšējo stāvokli, nospiestu, nemiera pilnu, raizēm apkrautu, apmaldījušos domās. Viņš nav klātesošs šeit un tagad, viņš plivinās pa savām domām un problēmām pagātnē un fantazē kaut ko uz nākotni. Var tikai brīnīties to, kā suns dzīvojot ar šo cilvēku spēj palikt tik saprātīgs un priecīgs. Pavēro, kas notiek, kad vienkārši ļauj kādai sajūtai būt. Daudz ciešanu, daudz nelaimes sajūtu rodas pieņemot katru prātā ienākošo domu par patiesību. Apstākļi nepadara tevi nelaimīgu. Tie var nodarīt tev fiziskas sāpes, bet nevar padarīt tevi nelaimīgu. Nelaimīgu tevi padara tavas domas, paša pieņēmumi un stāsti. Izpratne, ka domas, ko pašlaik domā, mani padara nelaimīgu, salauž tavu neapzināto pieķeršanos šādām domām. Cik nožēlojama diena, viņš man pat nepiezvanīja, viņš mani pievīla. Šādus stāstīņus mēs stāstam sev un citiem, un visbiežāk tas ir žēlabu veidā. Tie ir neapzināti radīti, lai barotu mūsu vienmēr nepilnīgo pašapziņu ar to, ka esam pareizi, vai ar to, kā padarām pārējo vai pārējos nepareizus. Esot pareizi, mēs savās iedomās kļūstam pārāki, un tāpēc stiprinām savu maldīgo pašapziņu, patmīlību. Tās arī rada šos mistiskos ienaidniekus, jo patmīlībai, lai noteiktu savas robežas, ir vienmēr vajadzīgi ienaidnieki. Un šai lomai var noderēt pat laika apstākļi. Man daudz ir nācies dzirdēt par to, ka dzīve grūta, problēmu daudz, darbā noslogots, maksā maz, ārā sūdīgs laiks un vispār nezinu, ko gribu, bet ja mēs paskatāmies no citas puses, mēs dzīvojam valstī ar nereāli skaistu dabu. Mums blakus ir skaista jūra, ko varbūt citās valstīs kāds tikai pa televizoru ir redzējis. Mums ir 4 gada laiki, un tā tālāk un tā joprojām. Vienalga, kādam var likties, ka citur tomēr ir labāk.
bet katrā valstī var atrast mīnusus. Es, piemēram, priecājos par to, ka mums te nav vulkāna izvirdumu, nav zemestrīču, nav indīgu kukaiņu un čūsku uz katra stūra. Nav tik izplatīti terorākti, nav pārapdzīvotība un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir miers, klusums, un mēs varam lepoties ar to, ka, protams, dzīvi izdzīvot ar tādām algām. Un arī iebraucējiem te īsti nav interesanti, jo viņi nemāk par tādām kapeikām dzīvot. Vai nav forši? Viss ir jūsu rokās, jums tikai jāsaprot, vai gribat kaut ko mainīt, vai grimsiet savā šai rutīnā un problēmās tālāk. Lai kādi būtu apstākļi, lai kā jūs justos, pieņemt tos pilnībā tādus, kādi tie ir, un tieši tagad un vēro, kas mainās. Pilnībā jebkura situācija mūsu dzīvē notiek, lai mēs gūtu pieredzi un kļūtu stiprāki. Nevienam nedodas situācijas, ar kurām tieši konkrētais cilvēks nespētu tikt galā. Un ar savām dzīves pieredzēm vai uzskatiem un domām mēs varam dalīties, un varbūt tas var noderēt, lai kādu iedvesmotu. Dzīvi nevajag sarežģīt. Cenšaties visu uztvert pieņemošāk un vienkāršāk. Jo kamēr tu dzīvo, tev ir iespējas labot savas kļūdas un mainīt šo dzīves ritējumu un uztvert un baudīt šo iespēju dzīvot. Nežēlojieties ne par ko, rūpējieties par sevi, baudiet šo skaistumu sev apkārt. Tā kā tas bija viss, ko es šodien gribēju jums pateikt, un tiksimies nākamajā reizē.